Šajā video es pamēģināšu uztaisīt savu AI bildi. Es esmu redzējusi, ka daudzi jau ir pamēģinājuši šo, un mani riktīgi interesē, kādu man bildi uztaisītu, bet es izmeklējos pa visu internetu, kur var uztaisīt savu AI bildi, un es jums saku, es neatradu nevienu mājaslapu. Es nesaprotu, kāpēc, vai es nepareizi rakstīju, vai kāpēc ir tik grūti atrast tādu mājaslapu. Bet es nokačāju 3 programmas telefonā. Pamēģināsim. Vispār es jau biju nofilmējusi sākumu šiem video, tā kā es jau biju izmēģinājusi savus bezmaksas punktiņus vienā programmā, un es sapratu, ka es nebiju iespraudusi mikrofonu, tāpēc jūs vispār nedzirdat, ko es te runāju. Tāpēc, jā, es izmēģināju vienu programmu, es uzlikšu screen recordingu šeit pa virsu. Es izmēģināju vienu programmu, es lejupielādēju savu bildi tur, pierakstīju, ka es gribu redzēt meiteni ar korellu, un man izmetā pilnībā kaut ko citu, tā kā tur vispār nebija nekāda sakara ar manu bildi un manu seju, tur bija vienkārši tā kā uzzīmēta meitene ar papagaļiem, kur vispār citās bildēs tie papagaļi ir bez galvas. Pēdējā bildē vispār mana roka tās meitenes roka izskatās, nu reāli tas bija riktīgs fails. Tad es uzzināju, ka es vairs nevarēju neko uztaisīt, tāpēc, ka man nepietika bezmaksas punktiņu. Bet tad es paskatījos to programmu, un tad tu varēji izņemt tos daily bezmaksas 5 punktiņus, tāpēc es varēju uztaisīt vēl vienu bildi. Un šoreiz es arī ierakstīju to pašu meiteni ar korellām, bet uzliku uz portretā stilu un skatāmies, kas man sanāca šoreiz. Tātad šī ir pirmā bildē. Es nezinu, kas tas pa papagaili. Tā kā reāli es pirmo reizi redzu tādu papagaili, vai vispār tāds eksistē. Bet, ziniet, ja jūs ieskatāties, tā papagaļa aste izskatās kā auduma maisiņš. Redziet, izskatās pēc reāli auduma. Bet runājot par it kā manu portretu, var redzēt, ka tā esmu es? Es nezinu. Kas ir šī? Pirmkārt, tā neesmu es. Tā reāli neesmu es, bet kas tas pa papagaļu? Viņi izdomā savas papagaļu sugas, kāpēc ne jau papagaļiem? Ir viena kāja un 2 galvas. Un kas tas par gulbja papagaļa savienojumu? Es reāli domāju, ka šī ir nopietna programma, un ko man te izmet? 3. Nu, te vismaz papagaļi izskatās pēc Nē, es neieskatījos tas knābis. Bet reāli, labi, ļoti labas uzacis šajā meitenei. Bet kāpēc es varu lejupielādēt savu bildi, tā kā vispār neizskatās pēc manis? Un šeit vispār ir meitenes portrets. Kur ir papagailis? Labi, skaidrs ar šito programmu. Viss skaidrs ar šo programmu. Pirmā programma saucās StarY, un nākošā, ko es izmantošu, būs You Come Perfect. Ļoti ceru, ka viņi arī uztaisīs perfektus portretus man. Tātad, ko tu vari izdarīt? AI avatāri, nu jā, tas tieši tas, ko es gribu. Es ļoti ceru, ka šeit nebūs jāmaksā. Labi, es gribu būt sievietē. Kādus es gribu? Iconic Doll, jā. Fantasy. Sci-fi. Jā. Gothic, jā. Labi, paņemsim astronautu. Ok, man ir jāizvēlās 10-20 bildes no sevis. Reāli, tas nav bišķi pa daudz, labi. Ir tieši tā, kā es domāju iepriekš, ka es stāstīju, ka tu esi visu procesu izdarījis, un viņš to beigās paskata, vajag 5 eiro. Bet tagad viņš man prasa 7 eiro! Nē, reāli. Es nespēju noticēt, ka es tā centos. Un viņš pat neļauj vienu bildi uztaisīt pa brīvu, nopietni. Skaidrs, pamēģināsim manu pēdējo programmu, kuras saucās GenCraft. Šī programma arī vispār ir maksas, bet šajai programmai vismaz tu vari
izmēģināt bez maksas 3 dienas, ko es arī tagad uzliku un pēc tam atcelšu, jo es šaubos, ka man tik ļoti patīk šī programma, lai es turpinātu maksāt. Bet šeit tu vari pievienot arī savu bildi. Tu vari pat nofočēt tagad. Davai nofočēšu. Es vispār neredzu, kas tur ir. Tā. Briesmīgi, bet jūsu foto. Nu. Es esmu lejupielādējusi Describe your creation. Tā kā, ko es gribu izveidot vai to bildi? Davai ierakstīšu atkal meiteni ar papagaļiem. Tā, kādā stilā 3D? Realistic? Nu, labi, pamēģinām realistic. Es gribu reālu. Tā, tad šī ir pirmā bilde. Kāpēc es pēkšņi pārtapu par azieti? Vispār neskatās pēc manis otrā. Kas tas par spalvu kamolu manas kakla? Tas ir ģipa papagajos. Es nevaru, kāpēc tik slikti un kurš maksātu naudu par šitādām bildēm? Un viņš vēl man piedāvā publish, tā kā publicēt to bildi, kur es gribētu šitādu publicēt. Labi, pievienošu kādu no galerijas. Šoreiz pamēģināsim citādāku stilu. Cyberpunk. Jā. Man tā besī ārā, ka visās bildēs tev ir jāaprakstā. Rakstīšu vienkārši meitene. Un viss. Lai viņa man izveido normālu meitene. Es nesaprotu, kāpēc tu vari... Jā, šis riktīgi izskatās pēc manis. Es nesaprotu, kāpēc tu vari lejupielādēt savu bildi, ja tā kā tur nav vispār nekāda sakara ar tavu bildi, jo es nesaprotu. Nokačāju vēl vienu programmu ar cerību, ka šī izveidos kaut ko loģisku. Un šai programmai arī bija free trials, tā kā pēc tam ir jāmaksā. Bet šajā programmā nemaz nepiedāvā savu bildi, tā kā lejupielādēt. Kaut vai tur iepriekš bija rakstīts, tā kā uztaisi savu AI bildi, bet es jau jūtu, ka te būs pilnīgs bezsakars. Es arī šeit ierakstīju meitenē ar korellu. Kas te notiek? Es nesaprotu, kas šie pa papagaļiem. Kas šie... Nu, labi, šis izskatās kaut cik līdzīgs. Bet vispār es gribu savu bildi. Šeit nav kaut kādas opcijas. Labi, šī programma arī bija pilnīgs bezsakars. Es neatradu, kur tur var vispār lejupielādēt savu bildi. To programmu sauca DaVinci. Ko es varu pateikt, tie AI, kurus es izmantoju, nav vēl tik ļoti attīstījušies, jo es neesmu redzējusi tādu papagaili ar 2 galvām un 1 kāju un vēl bez galvām, un tur kas tur tik nebija. Bet ļoti žēl, es gribēju redzēt, bet gan jau, ka tas, lai tu uztaisītu savu AI bildi, tur gan jau, ka ir jāmaksā. Es nezinu, varbūt kāds zina... kādu mājaslapu. Es vispār gribēju pieminēt šajā video, kas ir pa tēmai. Šis būs tāds neliels stāstiņš, ko es redzēju TikTokā. Tā kā es pasaku, ka es nezinu, vai šis ir 100% taisnība. Es vienkārši dzirdēju, ka viena meitene TikTokā stāstīja kaut ko šādu, un tas mani nedaudz izbrīnīja. Tā kā īstenībā es ticu, ka tā varētu būt, bet es nezinu, vai tā ir. Jā. Tā meitene stāstīja, ka ir tāda programma internetā. Es nezinu, vai parastajā internetā, varbūt citā internetā, ka ir tāda programma, kur tu mājaslapā. Ir tāda mājaslapa, kur tu vari lejupielādēt cilvēka bildi, tā kā portretu, un tā programma uztaisa tā cilvēka kailfoto. Jā.
Un viņa stāstīja, ka tā mājaslapa sevi tā reklamē, ka tu vari uztaisīt savas simpātijas bildi tur un to redzēt. Es vienkārši biju šokā reāli. Ko? Manuprāt, tas ir reāli riktīgi slimi un manuprāt, vispār nevajadzētu pastāvēt tādai opcijai, ka tu vari kaut ko tādu izdarīt. Un jūs iedomājaties, es, protams, nezinu, cik tur reāli uztaisa to bildi vai vispār var to kaut ko tādu uztaisīt, bet jūs iedomājaties, ja tas tiešām tā kā ir reāli, ka tas var izbojāt daudziem cilvēkiem reāli dzīves, jo, ja nu reāli izskatās čistā, ka tā ir īstenība. Tas ir vienkārši ārprāts. Es īstenībā vispār nevarēju iedomāties, ka to AI vispār bilžu taisīšanu varētu izmantot tādiem mērķiem, un es domāju, ka noteikti ir vēl slimāki mērķi, kāpēc cilvēki to izmanto. Es nevarēju vispār pat iedomāties, tāpēc tagad es vispār esmu tādā šokā, un es nezinu, man vispār vairs tas AI neasociējas ne ar ko labu, bet mēs nobeidzām īstenībā uz ļoti labas nots ar šo story time. Bet jā, ļoti žēl, ka man nesanāca. Tad mēs tiksimies nākošajā video, kas visticamāk būs Shane hauls. Jā, būs vēl viens Shane hauls, bet šoreiz nebūs apģērba hauls. Es pasūtīju visādus aksesuārus. Tas nebūs tāds hauls, ka es vienkārši gribēju patērēt naudu. Nē, man tiešām vajadzēja 2 lietas no turienes pasūtīt, tāpēc jā, tur būs visādi aksesuāri un tā. Un to jūs varat sagaidīt no manis nākošajā nedēļā. Visticamāk, ja man atnāks tā paciņa, bet es ļoti ceru, ka atnāks. Tad mēs tiksimies nākošajā svētdienā. Atā!